Ar lēmumu aizvadītajā domas sēdē sabiedriskajai apspriešanai tika nodota Ikšķeles novada attīstības programmas un stratēģijas pirmā redakcija. Lai gan līdz sabiedriskajai apspriešanai ir vēl atlikušas 2 nedēļas, ikšķelieši jau var gatavot savus priekšlikumus programmas uzlabošanai. Mūsu novada iedzīvotājiem arī aktīvi piedalījās šajās ideju un visu šī dokumenta ieteikumu un arī paša procesā izstrādē. Tālāk mēs arī redzam, ka vēl ar vienu mēs gribētu viņu daudz kvalitatīvāku, plašāku un ir iesaistījušies ar mūsu attīstības nodaļa šajā procesā, kas arī pamatā ir ar vienu no viņu uzdevumiem funkcijām. Un mēs viennozīmīgi šo dokumentu gribam redzēt kvalitīvu un visaptverošu. Tas nav gala variants, tas ir darba variants. Viss vēl, kā saka, var mainīties, jo ņemsim vērā ikvienu priekšlikumu. Un ja viņš netiek ņemts vērā, tad noteikti pamatosim, kāpēc. Varbūt, ka viņš ir ļoti līdzīgs jau kādai citai idejai. Šis ir tas brīdis, kad ik viens Ikšķeles iedzīvotājs var dot savu artavu nākotnes vīzijai, informē Indra Leja. Plānots, ka dokumentā tiks iekļaut arī dažādi mehānismi, kā palielināt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos projektu realizēšanā. Tur būs diezgan tāda inovatīva metode, kā no projektu idejas un projektu ideju. Būs tāda ideja burtnīca, varēs iesniegt tik viens, un būs izstrādāta schēma, kā no šīs idejas viņš nokļūst investīciju plānā. Šis projekts jau var piesaistīt finansējumu. Gan viņš, piemēram, ir no pašvaldības budžeta, vai arī, piemēram, piesaistot struktūra fondus vai citus fondus. Jā. Plānošanas dokuments ir salīdzinoši ilgam periodam, piemēram, attīstības programmas stratēģija 20 gadiem, kas būtībā ir vesela viena paudze. Tie, kurus visvairāk skar stratēģija, vēl atrodas skolas solā. Tomēr domāju, ka vecākiem nav vienaldzīga, kāda būs nākotne un vidē, kurā dzīvos viņu bērni, uzskata Indra Leja, aicinot iedzīvotājus iesaistīties attīstības programmas apspriešanā. Sabiedriskās apspriešanas periods noteikts no 15. oktobra līdz novembra beigām. Stratēģija un programma tiks publicēta mājaslapā Ikšķele LV. Dāca Strabotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.